Tu sevi sašuji no jauna bez anestēzijas. Tavs vakars ir vispār pilnīgi nepacel galvu un studē, jo sliktu dzīvokli, enerģijas ziņā sliktu, arī ir ļoti grūti pārdot vai par ļoti zemu cenu. Esiet sveicināti manā YouTube kanālā. Es esmu Laura Sauliete, astroloģe un astropsiholoģe jau 10 gadus. Un mani sauc Elīna Gluzunova, es esmu dziedātāja un turpmāk kopā ar Lauru vienošos šajos te podkāstos par un ap astroloģijas tēmu. Un šī būs tāda ievada saruna, kurā mēs iepazīstināsim jūs visus, kas tad ir astroloģija un kā pie šī temata, pie šīs te profesijas nonāca Laura. Lauriņa, stāsti man lūdzu, kā tu nonāci pie šīs te profesijas un vispār pie tā, ka vēlies apgūt astroloģiju? Manā gadījumā es nonācu pie astroloģijas caur savu personīgo krīzi dzīvē, kas bija ļoti, ļoti smaga manā dzīvē. Apmeklējot psihoterapiju un arī psihiatru, es neatradu kontaktu, man principā nepalīdzēja, un tad jau tu sāc meklēt kaut ko, kas, tu vienkārši meklē, tu staigā, tu meklē, tu interesējies, un es apmeklēju pati vienu astrologu, pēc tam otru, meklējot atbildes, kāpēc ir tik sāpīgi, kāpēc ir tik smagi, un kāpēc pat ir domas par pašnāvību. Es pieļauju, ka man nepaveicās ar speciālistu, jo psihoterapeits ir arī, kā jebkurš speciālists, ir jāatrod savs. Astroloģija var palīdzēt, šajā gadījumā sākums bija ar astropsiholoģiju, bet arī tikai tad, ja tu esi gatavs tam. Jo tas ir ļoti smagi principā, ja tu skaties praktiskajā darbā savā kartē un saproti, ka savu dzīvi īstenībā esi sačakrējis tikai tu pats. Ne vīrs, ne kaimiņš, ne tavs priekšnieks, bet pats. Kā ir dzīvot ar to apziņu? Ļoti smagi. Es katru reizi no studijām braucu noraudājusies. Es katru reizi atbraucu uz mājām, man vīrs jau saprata. Jo tu saproti, tu skaties un tu saproti, ko tu esi darījusi nepareizi. Ņemot vērā šo tavu sāpīgo pieredzi un to, kā tev tas palīdzēja nonākt šobrīd uz šī ceļa un palīdzēt citiem cilvēkiem, cik ilgu laiku tev prasīja samierināties un caur to savu apziņu, ka tu esi daudz ko savā dzīvē pati sabojājusi, ja šobrīd iedrošina citus cilvēkus? Kaut kādā otrajā studiju gadā, kad tu nonāc pie praktiskās daļas, tad tu sāc jau sākumā ir teorija, ja, pirmais gads ir vispār pamati, ja, pēc tam otrajā gadā ir jau nākošie pamati, un pēc tam tu sāc ķerties klāt kartei. Studiju laikā tu ņem savu karti, savu tuvinieku karti, un to, ko stāstu, jau skaties, liec to teoriju, skaties, jau pēti. Tad tu sāc saprast, kad ir baigā mežā, kad tu pati esi sevi tur novedusi, un ir jāprot un jāsaņemās tam iziet cauri, jo, piemēram, otrajā studiju gadā palika mazākā puse no studentiem. Tas ir emocionāli. Tas ir ļoti emocionāli smagi, tas ir tik ļoti smagi, tas ir, kā es parasti saku, tas ir principā bez anestēzijas, ka tev pārgriež un vienkārši izdara, kas ir jādara, un tad tev sašuj kopā. Tu sevi sašuji no jauna bez anestēzijas. Un to var tikai spēcīgs cilvēks. Tikai spēcīgs, jo tev atkrīt visi vainīgie, visi apstākļi, kuri it kā ir bijuši kaut kur varbūt vainīgi. Jo vienmēr ir citus vainot vienkāršāk, nekā pašam sevi pats skatīties. Jā. Un tad tu saproti, kad šeit arī sakrīt ar tiem vārdiem pats savas laimes kalējs. Kad tu pati esi rīkojusies tā, un tu dabūji tā rezultātu. Tad tu saproti un saliec to tā pa plauktiņiem.
Runājot par šiem te studiju laikiem, kas ir tās skolas vai tie cilvēki, pie kuriem tu esi apguvusi šo te arodu? Pati pirmā skolotāja, astroloģijā to sauktu guru, bet es cenšos sevi pasniegt parasto cilvēku. Pēc iespējas vienkāršāk, lai visiem būtu saprotami. Jā, pirmā mana skolotāja ir Baiba Stūrīte Latvijā, pēc tam nākošā ir Viktorija Darākova, pēc tam citi līmeņi un cita veida ir Krievijā. Ja, tagad sensitīva šī tēma ir, bet, ja mēs runājam atklāti, tad ir jāatklāj. Un biznesa astroloģiju es studēju Kijevā. Kāpēc biznesa astroloģija? Biznesa astroloģija, tas ir kaut kas vienkārši spēcīgs, ļoti spēcīgs, kas norāda par to, kā sevi pasniegt sociālajos tīklos, kā tevi pareizi uztvert. Kā sevi pārdot? Jā, varbūt varam arī teikt tā. Jā. Vienkāršā valodā. Vienkāršā valodā arī tā, jā. Tātad kopumā tu praktizē 10 gadus, bet cik ilgi tieši tu esi mācījusies? Cik ilgs laiks vispār ir nepieciešams, lai tu kļūtu par tādu pilnvērtīgu astrologu, kas caur dažādām kartēm var uzzināt par cilvēku pilnīgi visu tā kā uz dēlnes? Principā, manā gadījumā tie bija 4 gadi stabili. Tas ir tā, kā tu reāli mācies, tā kā neklātienes students, vienreiz vai 2 reizes nedēļā. Tavs vakars ir vispār pilnīgi nepacel galvu un studē, mācies manā gadījumā 4. Un pēc tam katru gadu, vēl tagad arī man ir jaunas lekcijas atkal, tu padziļināti vai atkārto to pašu, tu vienkārši pēc šīs studijas tagad vīrus laiks ir daudz. Plusi arī ir, ka daudz tagad ir attālināti, tev ir iespējas mācīties no jebkuras pasaules malas. Principā, tu mācies visu mūžu. Bet es esmu dzirdējis, ka ir tādi gadījumi, kur es esmu izmācījies kursos, un es tagad arī tev varu tur paskatīties kaut ko, kas tas vispār ir. Vai ir iespējams praktizēt tad, ja tu esi izmācījies pāris mēnešus? Tikai mans viedoklis, nē, noteikti nē, jo ir vēl tāda astrologa ētika, kur ir, tad, kad tu studē ar gadiem, un tur ir skaidri gaiši pateikts, kad vietas astrologs ir tikai vispār pēc 42 gadiem. Kādēļ tāds gada vecums? Jo katra planēta nobriest cilvēkā attiecīgā vecuma periodā. Un vieduma planēta nobriest tikai 42 gadu vecumā. Tas ir viens noteikums astrologiem. Nākošais, lai tu būtu pilnvērtīgs astrologs, tev ir jābūt ģimenei, tev ir jābūt ilgstošās attiecībās. Tas nav mans subjektīvais viedoklis. Jā, tas nav, jo es pieļauju, ka vairākumam var nepatikt, mans viedoklis, bet nestrādā. Tas tā nestrādā, jo dažu mēnešu kursos to nevar iemācīties, kā tagad ir ļoti populāri saules iedegšanas mehānisms, un tas tā nestrādā. Tas vispār nestrādā attīstīt tikai kaut ko vienu sevī. Tas nav. Aplūkojot tavu Instagram profilu, es saprotu, ka tu nodarbojies ne tikai ar astroloģiju tās klasiskajā izpratnē, bet tu pielieto vairākas citas metodes, kā arī esi apguvusi Vāstu šastra. Kas tas ir? Vāstu šastra ir, tas nav feng shui, noteikti, tas nav daudz jauts feng shui, jo, padomā pati, kā tu vari ietekmēt un mainīt enerģiju, uzliekot kaut kādu vāzīti. Tas tā nestrādā, ja pamati nav. Māja arī, viņi nebūs stabili, ja tev pamati ir nepareizi uzbūvēti. Principā tā ir mājas iekārtošana, mājas uzbūvēšana pēc pareizajām enerģijām. Jo, ja mēs paskatāmies, salīdzinām ar senajiem latviešiem, tad viņi pareizi cēla mājas. Jo tagad klasiskajā gadījumā,
terasīte dienvidos vai dienvidrietumos, jo saulīte, tur ir vakara pasēdēšanas, tas viss ir nepareizi. Tā labvēlīgā enerģija ir no austrumiem. Un tu tas maidi, bet tas viss ir nepareizi. Jā, diemžēl. Es zinu, ka tu šīs zināšanas esi izmantojusi arī, lai palīdzētu makleriem pārdot dzīvokļus. Jā. Nu, kā tas viss notiek? Kā viņi tevi uzrunā? Kā viņi zina, ka tu ar to nodarbojies? Es zinu, ka arī tavs iepriekšējais jautājums es gribētu tad piemetināt arī par sociālajiem tīkliem, kad es tur neesmu tik aktīva, jo tas nav mans lauciņš, bet es cenšos pie tā strādāt un viss, bet ja man uzdot jautājumu par klientiem, tad viņi ir nāk no mutes mutē, kā saka tautās. Ja? Tā viņš ir, tā metode ir sena, teiksim tā, bet pagaidām man ar to pietiek, pagaidām. Viens māklers pasaka vienam, nākošais otram. Protams, tas nekur netiek izpausts, jo daudz netic tādām lietām. Tas arī ir normāli. Ja, Līdz kamēr viņi sastopas ar to realitāti. Jā, es saprotu, ka māklers varbūt arī negrib ieguldīt daudz naudas, lai to dzīvokli pārdotu, bet var paspēlēties ar krāsām, var paspēlēties ar spoguļiem, ar aizkariem, vai ja ir mēbelēts, mēbeles, pārbīdīt mēbeles. Jo sliktu dzīvokli, enerģija ziņā sliktu, arī ir ļoti grūti pārdot vai par ļoti zemu cenu. Labi, un atgriežoties, es tev vēl jautāju par, tu pielieto vairākas metodes, lai izliktu šo te astroloģisko karti cilvēkam. Jā. Kas šīs ir pa metodēm? Viena ir vēdiskā astroloģija, un otra ir astropsiholoģija. Vēdiski astrologi ar rietumu astrologiem parasti nedraudzējās, bet tu lauž šo stereotipu. Es nelaužu, bet ir ļoti viedi astrologi, kas sevi definē par vēdisko astrologu, bet tajā pašā laikā viņam ir apakšā rietuma astroloģija, tā vai tā, jo strādā abas. Lai kā viņi strīdētos savā starpā, strādā perfekti, jo tad, kad man atnāk klients, es esmu izpētījusi gan astropsiholoģiju, kas ir zem rietuma astroloģijas, un vēdisko. Ja es ņemšu tikai vienu, tad es redzu, tas cilvēks, tā, viņš tā skatās uz manīm, tā, un tad, kad es paņemu vēl klāt, tad jau tas viss tā jau sāk smaidīt, un citi raud. Man ir klienti, kas sākumā viņš tā sēž, tāds sastindzis, un nē, tā nav. Pēc tam jau puņķi un asaras, jo tā viņš ir. Un es izmantoju šīs abas metodes, jo viņas abas strādā, abas perfekti. Tātad nevienā, ne otrā gadījumā tu no sevis aizbēgt nevari? Nē, noteikti nē. Tu nevari, jo ir kaut kādas nianses, tu paņem, piemēram, vēdisko astroloģiju, tu skaties, vai, kā tur tā kaut kāda sfēra, visa tik skaisti un visa tik glīti, un tu izņem ārā rietuma astroloģiju, astropsiholoģiju, un tu paskaties, tur viss nav tik skaisti, un tāpēc beigās ir tā kā pa vidam, kaut kāda tā sfēra. Tāpēc nav tā, ka strādā tikai viena. Tas ir noteikti pārbaudīts. Kurā jomā tev vislabāk patīk darboties ar klientiem? Vai tas ir bizness, vai tā ir privātā dzīve, vai tie ir kaut kādi specifiski jautājumi, vai tie ir jautājumi par bērniem? Jo es zinu, ka tu esi arī nodarbojusies ar šo te karšu likšanu vecākiem, kuru bērniņam ir īpašas vajadzības, un ka tu to esi darījusi vienkārši no tīras sirds, lai palīdzētu, lai nomierinātu. Kurā no šīm tēmām tu sevi jūti vislabāk? Vislabāk man uzrunā, kas ir kā sirds lieta, tie ir bērni. Otrā vieta varētu būt biznesa astroloģija, kas ir, es pati esmu pēc izglītības arī uzņēmumu vadība, kā izglītība un arī kurā darbojos. Biznesa astroloģija, attiecības un tranzīti. Saucamie tranzīti, kad tu vari skatīties, ko tev tagad pareizāk un labāk darīt. Tas ir, zini, kā ar navigātoru. Ja? Tu uzliec, kā tev ātrāk aizbraukt līdz tam un tam galapunktam. Tās ir tās tuvākās tēmas. Jā. Un arī, kur studēt jaunietim, piemēram, arī.
Ja viņam ir jāizvēlās mācīties, piemēram, kas ir ļoti tagad aktuāls jautājums, jo bieži ir tā, ka jaunietis, pusaudzis, viņš nevar izvēlēties, jo ir draugu ietekme, sociālo tīklu, mēdīju ietekme, ja, un viņš vairs neklausa savai sirdsbalsī, kas viņam patiktu. Vai ir jaunieši, kuri paši labprātīgi pie tevis dodas, vai pārsvarā tie ir vecāki, kas viņus iedrošina šim solim? Pārsvarā tomēr vecāki, bet viņi ar bērna lūgumu vai palīdzību tomēr. Jā, bet rēķina, ka tas ir pusaudzis, jā, vairāk nāk paši jau tādi, kas studijās jau nevar izvēlēties, jā, kam jau ir 20 plus mazliet, bet tāds pēc 9. klases, tas ir tā kā vecāku, vai vecāks kopā ar viņu, vai vecāks ar bērnu atļauju, jā. Pēc šī raidījuma, ja to tā var saukt, paskatīšanās, noteikti skatītājiem būs jautājums, cik ilgi noris šāda te konsultācija pie tevis, vai konsultācijas notiek attālināti vai tikai 1-1, kas ir jāizdara pirms šīs tikšanās, un cik gatavam ir jābūt kaut ko mainīt pēc tikšanās ar tevi? Principā es vienmēr esmu teikusi saviem klientiem, kad labāk netērēt nemaz naudu, ja neko nedarīs. Es neesmu, man nav tas jādara. Es esmu varbūt tikai kā navigators, ja. Tu spiedi, ja, tev izstāsta, ko vajadzētu darīt, ja. Ja tu to nedarīsi, tad vienkārši netērē to naudu. Pie manis atnākot, man ir nepieciešami dzimšanas dati, laiks dzimšanas un dzimšanas vieta, un pēc iespējas konkrētāk un sīkāk uzdot man jautājumus jau pirms konsultācijas. Es saprotu, ka konsultācija laikā arī radīsies jautājumi, bet labāk ir pirms, jo es gatavojos. Es noteikti gatavojos pirms. Tu atnāc tā kā uz mācību stundu, nosēties pretī savam klientam, un tad jūs sākat šo te sarunu kartes analīzi. Jā, mēs sākam analizēt, bet es vienmēr saku, kad iesaistieties, jautājiet vēl dziļāk, jo es to jautājumu esmu izpētījusi. Ja? Viņā var rakties un rakties un rakties ilgi. Nav tā, ka tev ir jāsēž pie manis kā stundās. Tu prasi, kas tev vien ienāk prātā, kā es vienmēr saku, arī muļķīgus jautājumus, jo ja tā nav tava sfēra, tad muļķīgi jautājumi nav. Viņi neeksistē. Tu taču neesi astrologs. Ja mēs skatāmies pēc tās laika amplitūdas, cik ir īsākā konsultācija un cik ir bijusi garākā? Vai? Interesants garākā noteikti katru dienu ar mani, bet ja neskaita mani, tad kas ir garāko konsultācijas atceros vēl šobaldienu. Tas bija vīrusa laikā, kad bija mūsu slavenais vīrus attālināti 6 stundas. No vietas. 6, es vēl atceros tās meitenes vārdu vēl šodien. 6 stundas, jā, viss kārtībā, viss ok, bet Es saprotu, ka tas arī no tevis daudz ko paņem. Jā, protams. Tā ir tāda enerģiju apmaiņa. Tā ir tāda, kad es sākumā bija tāds moments, kad es arī mācījos neielaist sevī. Tev ir jāiemācās, lai tu esi, es esmu empāts, principā, bet lai tu nepārdzīvotu līdzi, jo tu sabruksi, jo man tā bija. Man tā bija, kad vienreiz man bija 4 klienti dienā, un tas ir vispār. Vai ir kādreiz, ka atnāk pie tevis klients, un tu viņam tātad pasniedz šo informāciju, ko tu redzi, ko viņš pats arī iespējams par sevi zina, bet kaut kādā mērā noliedz, un viņš sāk tevi aizvainot? Ir tā bijis? Aptuveni, ko tu te atļaujies, kā tu ar mani tā vari runāt, tev pašai noteikti tā un tā. Tā tad ir viens cilvēks. Viens klients par visiem šiem gadiem sākumā.
sākot analizēt šī klienta bērnu, jautājums bija par bērnu, mazu bērnu, es atceros, klients man saka, es tā jūtu, ka mēs tūlīt sastrīdēsimies. Tieši ar tādiem vārdiem. Pilnīgi. Es arī atbildēju, nav tas mans mērķis, jo šis nav mans viedoklis. Es esmu tikai zināšanu, tā kā, pasniedzēja, jā, šis nav mans subjektīvais viedoklis. Kā beidzās tas viss? Konsultācija ilgs 2 stundas, klasiski, jā. Beigās klients raudāja. Jo bērna kartē var redzēt arī vecākus. To, kāds ir vecāks. Un tas klients, kas man sēž pretīm, es sāku viņu raksturot, lai viņi saprastu, kad viņai arī ar sevi jāstrādā. Kādēļ tas bērniņš ir tāds vai tāds, ka viņa, tur bija jautājumi par audzināšanu, kad ar kaut ko netik galā, mēs visi kādreiz ar kaut ko netiekam galā audzināšanā un tā. Un pēc tam beigas bija tāds, ka raudāja. Jo saprata, kad lai pārnestu uz bērnu kaut ko, vispirms varbūt vajadzēja sevi paskatīties, kartē. Tā kā, jā, tas ir klasiski, ir 2 stundas apmēram, bet ja cilvēks jau ir bijis pie manis, tad viņš var saņemt arī, piemēram, WhatsAppā vai kaut kādā messengerā arī atbild uz vienu jautājumu, jo es esmu viņa kartē analizējusi, jā, man ir ļoti laba atmiņa, jā, man tikai atliek apskatīties savā bāzē to cilvēku, es atveru karti vaļā un es varu atbildēt arī uz vienu, jo es uzreiz pēc tam atcerēšos pilnu to karti un tad es varu atbildēt arī uz vienu jautājumu. Bet, ja cilvēks nav bijis pie manis, tad es nevaru atbildēt uz vienu jautājumu par kaut kādu tur simbolisku, jo man jau jāizdara tas saucamais mājas darbs, man viņš pirms ir viss jāizanalizē. Saproti, es viņu neesmu skatījusies. Tāpēc, jā, tad tie, kas ir bijuši klienti, man arī tagad raksta, vai tu vari pateikt, piemēram, kad man tur labāk to darīt vai to, jo ir tie saucamie bīstamie tranzīti kaut kādi, jā, kad pat bija jautājums, gribēja kliente braukt kalnos kaut kādā ekskursijā, kur jākāpj pa kalniem. Es viņai teicu, noteikti nē, vispār aizmirst to, jo pastāv iespēja dabūt traumu, fizisku traumu. Šajā periodā tas ir bīstami. Šajā. Bet var tikpat labi būt, ka citam cilvēkam viņš var Viss kārtībā, jā. Viņam ir tagad tāds periods, pie mašīnas uzmanīgi jābrauc pie stūras mašīnā, jā. Nekādas kalnā kāpšanas, nekādas nekur. Es atceros, viņi brauc uz Turciju, ja nemaldos, bija atceros, un prasies, teica, nē, tikai kā ronītes pludmalē, jā, okei, bet nekur nekādas lielās aktivitātes. Tad es uz vienu jautājumu varu atbildēt, tad jā. Saki, cik cilvēku ir tavā datubāzē? Vai? Zini, kā ir? Sākumā tu skaiti, sākumā tu priecājies, lepojies, ka tev jau ir 100 sasniegts, 200, nu jau vairs neskaita. Vairs neskaita. Pienāk tāds brīdis, kad tu jau neskaiti. Cik daudz astroloģija spēlē tavā ikdienā? Vai tu izmanto šīs zināšanas arī, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti, vai vairs jau nē? Zini, kā ir? Tad, kad tu sākumā saliec sevi pa plauktiņiem, un tagad tu zini savas tos klupšanas akmeņus, un tev šķiet, ka tagad jau tu bez maz vai jau ideālais cilvēks, nē, tas tā nav. Jo, ja tu, šajā gadījumā arī esi piedzimis materiālajā pasaulē, fiziskajā ķermenī, tev ir ar sevi jāstrādā visu mūžu. Tur nekad nebūs tā, ka tu esi noslīpēts, ka tu esi tagad ideāls, ideāli vispār neeksistē, bet salīdzinot, kāda es biju, es domāju, diena pret nakts. 2 dažādi cilvēki vispār. Jo kuras izmantoju? Es izmantoju uzlabošanā, ģimenē, viennozīmīgi. Vai varētu teikt, ka nav strīdu? Nē. Tā nevarētu pateikt, ka tagad viņu nav, bet mēs esam iemācījušies strīdēties. Vienkārši paklusēt, vai arī, ja ir kaut kāda vārda apmaiņa, tad viņi ir vienkārši bez toņa pacelšanu
bez kaut kādiem apvainojumiem. Tās ir dažas minūtes, maksimums stunda. Tas palīdz, jo es zinu sava vīra karti, savu karti. Es zinu, ko es varu pēdiņās. Un ko var viņš? Jā, un ko var viņš. Un varbūt kādam no malas šķiet, ka tu tur pielāgojies. Nē, tā nav pielāgošanās un tā nav izdabāšana. Tu vienkārši zini, kas aizskar otru cilvēku, jā? Viņa vājās vietas, kas viņam ir svarīgas. Jā? Tad tu zini, ka tur nedrīkst spēlēties ar kaut kādiem vārdiem. Un es zinu, ko es varu. Tas domāts vairāk nelabā nozīmē. Jā? Ka es varu aizskart ar vārdiem tā, ka cilvēks vienkārši viņam dūšu papēžos. Jā? Tas uzlabo attiecības, jā, viennozīmīgi. Runājot par astroloģiju, cik senas tad ir šīs zināšanas? Šīm zināšanām ir 5000 gadu jau. Principā viņas ir senākas nekā vispār klasiskā reliģija. Viņa ir bāzēta jau uz 5000 gadiem, plus ir veikta statistika pasaulē. Cik cilvēki izmanto astroloģiju? 2 miljardi. 2 miljardi, bet tas ir tie, kas piedalījušies. Tas ir tik, cik cilvēki ir piedalījušies, plus izmanto cilvēki ar augstu intelekta līmeni vai viedi cilvēki. Viņš ir dzīves gudrs vietas. Jo ir daudz cilvēki, kas netic, bet tas arī ir normāli. Mēs visi esam šeit piedzimuši kā dvēseles, kurai ir katrai savs vecums. Piemēram, tie, kas tic astroloģijai vai kaut kam pārdabiskam vai neredzamam vai nesataustāmam, tās parasti ir vecas dvēseles. Tad es jau esmu pensijā. Pensijā, jā. Jo no šīm zināšanām izriet, ka, ja tu esi viedāks, tad tev ir jābūt pāri visam, lai nenosodītu tas, kas ir kā dvēseli jaunāks. Jo sanāk tā, viņš nezina, ko viņš dara. Viņš nesaprot, jo viņam ir svarīgi gulēt, ēst, strādāt un seks. Tikai primitīvās vajadzības. Un tāpēc, ja tu esi viedāks, tātad tu esi kā dvēsele vecāka, tu nedrīksti viņu nosodīt. Man liekas, ka arī nerunājot par vēdiskām lietām vai par reliģiju vai vispār kopējā kontekstā, ka vispār cilvēki, kuri ir nobriedušāki, viņiem nevajadzētu tik daudz pārmest tiem jaunajiem, jo ir citi laiki tomēr, un viņi nekad nevarēs iejusties jauniešādā un otrādāk, ka tai pieredzei ir jāiziet cauri šā kā tā. Klasiskajā dzīvē, kā tu tikko pati atbildēji, tieši ir tas pats. Ja tu esi dzīves pieredzējušāks, ja tu nevari to jauno nosodīt par kaut ko. Bet tomēr mēs cilvēki to darām. Jā, tendence ir ļoti liela, jo īpaši vecā gada gājuma cilvēkiem, kad viņi nosoda, kad bieži vien aizmirst, ko pats jaunībā vai darīja vai nedarīja, teiksim tā. Un šajās zināšanās ir tā, kad piemēram, man kādreiz klients tur jautā, vai tur es kaut ko daru nepareizi, vai ko, man nav tiesību. Man nav tādas tiesības neviens devis. Es neesmu dievs, es neesmu visums. Man nav tiesības nosodīt. Tātad sanāk pat arī tādos apstākļos, kad pie tevis atnāk klients, kurš karmiski dara visu pilnīgi pretēji savai kartai, tu viņam par to nedrīksti pārvest, un tu to nedari? Pirmkārt, es nedrīkstu to darīt. Un otrkārt, es to jau nedaru. Ja sākumā, kad tu esi iegūst tās zināšanas, tu tā kā tev liekas, ka varbūt tu jau esi gudrāks par to otru vai ko. Bet par cik es ļoti nopietni piegāju šīm zināšanām, tad es esmu tāds darītājs. Ja?
Ja es tam ticu, es tā arī daru. Un es tā arī darīju, kamēr tas jau tev organiski paliek, kad tev pat nav tāda vēlme kādu pārmācīt, pamācīt. Ja tev prasa padomu, tu atbildi. Ja tev neprasa, nebāzies tur, kur nevajag, to dabūsi. Ja? Jo nav man tiesības tīri arī no karmiskā viedokļa. Tu nedrīksti būt augstprātīgs, jo šajās zināšanās augstprātība ir līdzvērtīgs grēks slepkavībai. Jo ja tev šķiet, ka tu esi par kaut ko gudrāks vai labāks, principā saņemsi uzreiz. Momentāli tev nolaidīs uz zemes šitā. Jo ja tu esi ieguvis šīs zināšanas un tu zini, ka to nedrīkst, iedomājies, un tu to dari. Pilnīgi pretēji. Jā, un tu to dari. Ja tu nezini, kas ir jaunās dvēseles, kā es teicu, ja, viņš nedabūs tik ļoti kā tas, kas to zina un dara. Momentā tas bumeranga likums strādā uzreiz. Nevis pēc 5 gadiem vai 10 gadiem, bet viņš būs ātri. Tāpēc tu nedrīksti būt lepnāks vai kaut ko. Es taču zinu, es taču tāda, šito. Pilnīgi tas ir, tas noteikti, jo ir planēta, kas mūs tā kā soda, ja? Viņa tā kā mūs tā kā uzrauga pēc karmas, ja? Un viņa soda ļoti bargi. Un augstprātība tas ir pirmais, kas tiek tā, čik tev noliek pie vietas. Es esmu to arī dzīvē jau izbaudījis. Jā. Bija tur tāds momentiņš, kā es sapratu, ka es veikalā atbildēju, ne augstprātīgi, bet es tā kā sadusmojos, īstenībā nebija par ko. Es arī esmu tikai cilvēks. Un pēc 5 minūtēm es lielveikalā visu mašīnas sānu nošvīkāju, iebraucu stabā. Momentā tās bija 5 minūtes, kas man nav aktuāli un tā nav man ikdiena kaut kur iebuksēt mašīnu vai kaut kur saskrāpēt. Tas bija ļoti ātri. Tas mēdz notikt arī vienkārši par sliktām domām? Vai par kaut kādām lietām, kas ir izdarītas, tā tīri tehniski tiek izdarītas? Jā, mēs visi esam cilvēki, arī es tajā skaitā, un ir tā, ka nāk kādreiz kaut kādas domas sliktas arī, bet es automātiski vai noskaitu tēvreizi, vai atvainojos jau domās tam cilvēkam, vai padomāju uzreiz labu, jā, ir tādas metodas, kā tu vari, jo mēs nav, ja kāds saka, ka viņš ir ideāls, ka viņš tagad ir svēts un tās viss ir muļķības, tam neticiet. Mēs visi esam cilvēki, mēs kļūdamies, kā es teicu iepriekš. Ja tu esi fiziskajā ķermenī, tev ar sevi jāstrādā visu mūžu, visu laiku. Jā, tas būs retāk, bet tas tāpat tās notiksies. Lai tavi jaunie klausītāji un sekotāji tevi iepazītu tuvāk, man tev ir arī tāds personisks jautājums. Es nezinu, es to drīkstu jautāt, vai es vispār to kādam drīkstu atklāt, bet es zinu, ka tev mājās ir altārs. Jā, kādu zini? Es zinu, to vienkārši zinu. Tātad. Un es gribu, lai tu izstāsti, kas ir šis par altāru. Mēs bijām runājuši arī par šo te mājas gariņu, un tu man arī stāstīji, kur viņš atrodas manā mājā, un ka tur vajadzētu atstāt brīvu vietu, lai viņš var brīvi kustēties. Kas ir šis te gariņš, un kas ir šis te par altāru, kurš ir tavās mājās, un ar kādu mērķi viņš darbojās? Neteiksim, jā, varbūt kāds to sauktu par altāri, bet ir... Tas tā skaisti izklausās. Jā, tas tā skaisti izklausās, bet es cenšos nebūt fanātiska šajā zināšanās, kā mēs esam materiālajā pasaulē, ja, tāpēc viss bez fanātismu, visur ok. Kā es minēju, pirmīt vāstu šāstra, tās ir zināšanas par mājas enerģijām, un attiecīgajā leņķī guļ mājas dieviņš. Teiksim, kā es teicu, parastajā valodā. Tie ir ziemeļaustrumos atrodas mājas gariņa, mājas dieviņa galva. Tātad, ziemeļaustrumu daļā
nekādā gadījumā nekādi atkritumi, nekādas smagās mēbeles, nu varbūt līdz šejienei varbūt mēbele, līdz viduklim. Tajā daļā visideālāk ir, protams, ja tur ir vēl akvārijas, nu tas jau būtu vispār šiki, jā. Man mājās ir papagailīts, tāpēc akvārijas man nav, jo, nu, viņš tāds maziņš, tāds, nu, prātiņš ir, cik ir. Zini kā, tāpēc man vienmēr ir jāpiedomā, kur ir sveces vai kur ir kas. Tātad mēs šos ziemeļaustrumus turam atvērtus. Ja? Vai nu mēs liekam tur ziedus tajā vietā, vai svecīti, vai kādam ir kaut kāds varbūt svētbildīts vai kaut ko tādu. Ja? Nu, principā šī vieta ir, tad viņa atbild arī par veselību, par vīrieti arī atbild par vīrieša veselību, jo tas ir tāds leņķis, kas atbild par vīrieša mugurkaulu. Sākās no šī mājas dieviņa vai gariņa, kā tu saki, galvas sākās un beidzās ar dupsi. Ja? Un tas ir tā kā vīrieša mugurkauls, jo principā ir jābāzējās tai pamata dzīvei uz vīrieti. Un ja šī as ir ar defektu, tad, Tad viss sāk grīdoties. Tad, jā, jo tad arī vīrietis vai nu slikti pelnīs, vai vīrietim būs veselības problēmas, vai arī tu nevarēsi, piemēram, uz viņu paļauties, jo viņam nav tā stabilā mugurkaula. Tātad, ieviešot mājās, pārkārtojot mēbeles un ieviešot šādu, nu, kā tā saucamo svētvietiņu, var uzlabot arī attiecības ģimenē. Jā, jo padomā pati, bieži vien ir tā, kad ziemeļa austrumu istabā vai stūrī ir, piemēram, nu, kādam mājās varbūt tur ir, piemēram, zini, kā kaut kāds kambarīts, kur liek visādi, zini, nevajadzīgs. Tur iestum kaut ko, zini, kā, lai nav bardaks iestum, jā. Un tas nozīmē, ka tam vīrietim, kas tajā mājā dzīvos, arī tas ir galvā. Bardaks. Jā, bardaks. Galvā bardaks. Tā tas strādā. Un tāpēc es pirmīt teicu, kā var feng shui strādāt, ja tev nav tā bāze? Nekā. Vai ir tāda iespēja tikties pie tevis ne tikai online vai klātienes konsultācijās, bet arī, ka tu aizbrauc uz mājām un pārbaudi, izej visam cauri un paskaties, kur kam kā vajadzētu atrasties, lai dzīvē viss sakārtotos? Vai tev ir šāda prakse arī pret klientiem parastajiem? Jā, šāda prakse ir, bet lai ekonomētu cilvēka finanses, jā, jo nu, ir lietas, kur nevajag vienkārši tāpat maksāt. Jā. Sākumā atsūta man plānu, mājas vai dzīvokļa plānu, vai ofisa plānu, vai salona plānu. Sazīmē vai uzraksta ar vienalga, nevajag nekādu mākslinieciskumu tur ar savām rociņām, kur kas izvietots, kur kas ir. Un tad jau es dodos jau ar atbildi. Es jau eju, jau pasaku, ko vajadzētu pārbīdīt, aizbīdīt, jo pēc šīm zināšanām ir tā, kad skumīgi, kad ir 3% tikai veiksmīgi, jau veiksmīgas, kad cilvēks viņam ir laba karma, piemēram, ja, un viņš, lai ko viņš nepirktu, viņš nopērk jau pareizu. Tikai 3%. Diemžēl. Bet, ja, piemēram, tagad Elīna jau ir uzzinājusi, ka tādas zināšanas pastāv, tu jau esi citā līmenī. Jā. Tad tas nozīmē, ka tad, kad tu kaut ko vēlēsies iegādāties, tu jau skatīsies. Tev ir iespējas kaut ko izmainīt savā dzīvē, jo kamēr tu to nezini, kā to var izmainīt? Protams, jo man likās ārkārtīgi interesanti, kā kaut vai krāsas nomaiņa var izmainīt telpas atmosfēru. Jā. Jo katrai enerģijai ir sava krāsa. Katrai.
Ja? Nu, ir arī klasiskajā psiholoģijā, vai kur taču arī spēlējās ar krāsām. Tas nav vienkārši tāpat no gaisa. Tas tāpat tās ir nāk, ja? Tikai katrs pasniedz kaut kā savādāk. Es domāju, ka pēc šīs sarunas nenoliedzami daudziem radīsies jautājums, kā ar tevi sazināties, kur tevi atrast, kur tev rakstīt, kādas ir iespējas pie tevis nokļūt uz konsultāciju. Tad izstāsti, kur tevi var dabūt rokā, lai pēc iespējas ātrāk sakārtot savu dzīvi. Mani var atrast Instagramā, Laura Sauliete, tā arī ir profils. Var pieteikties vai nu rakstot privātu ziņu, vai arī WhatsAppā, kur ir mans tālrunītis, un tur var uzspiest, piespiest, bet, kā jau es minēju iepriekš, jo precīzāk gribat zināt, jo precīzāks nepieciešams dzimšanas laiks. Un arī šie jautājumi. Jā, jautājumi to jau es minēju, bet ja cilvēks grib zināt, piemēram, kad viņš nopirks dzīvokli, kad viņš ievāksies, tad un tad, tie ir tādi klasiskie jautājumi, kad viņš nopirks auto, tad ir vajadzīgs precīzs dzimšanas laiks, jo tie ir tranzīti, un man ir jāzina, tad ir dzimšanas laiks, jo savādāk to nevar tik precīzi pateikt, ja nav. Jo tas vienkārši kapitāli strādā. Man pati bija gadījums, kad vīrietis nevarēja Amerikā nopirkt dzīvokli, nauda ir, nopirkt nevar. Tad tur atsaka tas cits nopirts visu laiku kaut kas, jā. Tagad mēs skatāmies, es skatos kartē tā un šitā. Un es arī atbildēju, kas ir jādara, lai nopirktu. Kam jautāt, kur interesēties. Un nesen man atnāca WhatsAppā īziņa, ir nopirkam tieši tajā laika sprīdī. Nav noslēpums, ka šī nav mūsu pēdējā tikšanās reize. Es domāju, ka nē, ka tas ir tikai sākums. Šis ir tikai sākums, un tāpēc mēs ar Lauru jūs vēlamies aicināt arī iesaistīties šī podkāsta veidošanā, veidot atgriezenisko saiti. Tāpēc mēs būtu ārkārtīgi priecīgas, ja tu šeit komentārā atstātu ziņu par to, kāda tēma būtu tev interesanta, par kuru mēs varētu papļāpāt. Jā, jo kādēļ vispārībā tad bija sākumā mana vaina, varbūt es nepateicu, kādēļ vispār mēs sākām šīs sarunas, jo cilvēkiem bieži vien ir nepareizs priekšstats par astroloģiju. Viņš ir šis priekšstats, izkropļots. Klīst visādas baumas, jo īpaši, kad raksta avīzēs vai žurnālos kādreiz visur, tas nav, tas tā nestrādā. Un es vienkārši gribu cilvēciskiem, parastiem vārdiem izstāstīt, ko tur var redzēt, ko var sasniegt, ko var no tā iegūt. Es noteikti neizmantošu nekādus astroloģijas terminus, jo cilvēkiem, kas nav mācījušies, viņi to nesaprot. Tādēļ man gribējās pasniegt, lai ir saprotami. Tātad katra nākamā tēma jums saprotamā valodā. Lūdzu, piesakojiet Lauras YouTube kanālam. Tiekamies jau nākamajās reizēs un neaizmirsti atstāt komentāru. Uz tikšanos nākamreiz. Uz tikšanos.